20. nodaļa Pūķa atmoda. Zem lidmašīnas spārna lēni iznira milzis, ko sauca par Honkongu. Šī Britu kolonijas galvaspilsēta kā trausls tauriņš sēdēja uz gigantiska jau pamodināta pūķa, ko sauc par komunistisko Ķīnu, astes. Aiz Honkongas pletās šīs valsts neaptveramie plašumi. Kādu brīdi es biju izbrīnīts, neredzot slaveno Ķīnas mūri, kas ieskāva šo noslēgto pasauli. Tieši tādu savā prātā es biju iedomājies sarkano Ķīnu, mīklainu, noslēgtu, nesasniedzamu. Pat tad, kad es sāku atšķirt iekšējā un ārējā loka valstis komunistiskajā Eiropā, es necentos dot Ķīnai kādu iedalījumu. Priekš manis tas bija noslēpums aiz 7 atslēgām. Evaņģēlijam vēl nesasniedzamāks kā jebkura Eiropas totalitārā režīma valsts. Reiz negaidīt es Maskavā autobusā nonācu blakus ķīnietim. Tajās dienās Maskavā bija daudz ķīniešu, bet šim pie žaketes atloka bija krustiņš. Mēs sākām sarunāties angļu valodā, un viņš man teica, ka ir Kristīgo jauniešu asociācijas Jimsa Šanhais nodaļas sekretārs. Es biju izbrīnīts. Šī organizācija Šanhajā joprojām darbojas? Jā, viņš teica, atklāti un aktīvi. Viņš man iedeva savu vizītkarti un aicināja viņus apmeklēt. No tā brīža manī sāka augt cerība kādreiz aizbraukt, lai palīdzētu izolācijā esošajiem Ķīnas kristiešiem, bet pirms tam bija jāatrisina daudzi jautājumi. Cik kristiešu bija Ķīnā? Es zināju, ka lielākā daļa šīs valsts iedzīvotāju nav kristīgās ticības piekritēji. No otras puses, Ķīna iespējams bija valsts, kur viņi tiekas slepus. Ja baznīcas tur joprojām eksistē, vai viņiem ir nepieciešamas bībeles tāpat kā ticīgajiem Austrumeiropā? Mums bija jāatrod atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Kad 1965. gadā mani uzaicināja uzstāties Kalifornijā, es nolēmu pie viena apmeklēt Taivānu vienkārši, lai parunātos ar cilvēkiem, kuri pazīst Ķīnu, un tad pamēģināt iekļūt valsts iekšējā daļā. Es liku cerības uz savu holandiešu pasi. Holandieši kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ joprojām tika ielaisti aiz šī vairāk nekā dzelzs priekškara. Bet tagad, jau sēžot lidmašīnā, es sapratu, ka visu daru nepareizi. Cilvēks, kurš sēdēja man blakus, Honkongas baņķieris, dīvaini uz mani paskatījās, kad es teicu, ka gribu nokļūt Ķīnā. Kāpēc jūs Taivānā neiekāpāt lidmašīnā uz Ķīnu? Man bija citi plāni. Parādiet man savu pasi. Viņš pašķirstīja manas pases lapas, paskatījās uz Taivānas zīmogu un apstājās, ieraugot amerikāņu vīzu. Savienotās valstis, viņš teica. Jā, es braucu tieši no turienes. Dārgais, jūs nekad neiekļūsiet sarkanajā Ķīnā ar tādu pasi. Tagad es parasti priecājos, kad man cilvēki saka, ka kaut kur misionāru darbība nav iespējama. Tas dod man iespēju cerēt, ka ieraudzīšu, kā Dievs tiks galā ar šo neiespējamību.
Tomēr, kad es izgāju cauri pasu kontroli Honkongā, es uzzināju vēl satraucošākus jaunumus. Visa Honkonga, kā man likās, bija pilna ar misionāriem, kuri centās, bet nevarēja nokļūt Ķīnas iekšējā daļā. Tur bija ārsti un skolotāji ar gariem misionāru darbības sarakstiem citās valstīs, bet šodien tas netika ņemts vērā. Pats fakts, ka viņi bija darbojušies pirms komunisma režīma laikā, automātiski liedza viņiem darboties šajā valstī. Kad es to visu biju dzirdējis jau 100. reizi, mani pārņēma šaubas. Varbūt man vajag saņemt jaunu pasi, kurā nebūs iepriekšējās vīzas. Es devos uz Holandes konsulātu. Es atradu konsulu aiz kodīgu tabakas dūmu aizsega. Viņš kūpināja garu māla pīpi, un es pēkšņi sajūtu tik spēcīgas ilgas pēc Holandes. Kad es pateicu, ka gribu nokļūt iekšējā Ķīnā, viņš izņēma pīpi no mutes un sāka smaidīt. Kad es paskaidroju, ka esmu misionārs, viņa smaids kļuva vēl platāks. Kad es godīgi atzinos, ka gribu tur atrast kristiešus un izpētīt iespējas, ievest tur bībeles, viņš sāk smieties. Vai drīkst ieskatīties jūsu pasē, viņš pajautāja. Tas nav iespējams, viņš teica, bakstot Ķīnai neieredzamo pasi ar savu pīpes galu. Kungs, es teicu, tieši tāpēc es esmu šeit. Es gribu jaunu pasi. Tas nav iespējams, viņš atkal teica. Honkongas konsulātam nav tiesību izsniegt pases. Ja tas apņemsies nosūtīt manu lūgumu uz Indonēziju, viņam būs jāizklāsta tādas prasības likumiskais iemesls, bet tāda nav. Tad viņš sāka laist dūmu riņķus pret griestiem. Es sapratu, ka mūsu saruna bija beigusies. Vispirms es jutos vīlies, ka mani plāni izjuka, bet pēkšņi es sajūtu prieku. Tagad nepalika nekādas iespējas nokļūt Ķīnā ar saviem spēkiem. Es ticēju, ka vēlme nokļūt Ķīnā bija nākusi no Dieva, tāpēc visiem līdzekļiem šī mērķa sasniegšanai arī bija jānāk no viņa. Nākošajā rītā es vienkārši iešu uz Ķīnas konsulātu un lūgšu vīzu. Ja Dievs tiešām gribēs, lai es tur nokļūstu, tad man izsniegs nepieciešamos dokumentus. Bet vispirms man vajadzēja šo to izdarīt. Es atcerējos Jozo, kurš gatavojās ieiet Kanānā, un par to, kā viņš turp vispirms sūtīja izlūkus, kam vajadzēja izlūkot zemi. Iespējams, man arī to vajadzēja izdarīt, izpētīt ķīniešu ierēdniecības zemi. Bija jau tumšs, veikali un biroji bija slēgti, bet es devos meklēt ķīniešu turisma aģentūru, kur man vajadzēja pieteikt vīzu. Kā jau domāju, tā bija slēgta. Blakus durvīm es ieraudzīju milzīgu reklāmas stabu, pie kura karājās paziņojums angļu valodā – Ķīnas turisma dienests. Uz tumšā trotuāra pie slēgtajām durvīm es sāku lūgt uzvaras lūgšanu, neutralizējot jebkurus spēkus, kuri varētu traucēt īstenoties Dieva plānam. Es apliecināju, ka Kristus uzvar visu, kas pretojas Dieva varai. Es staigāju gar ēku šurpu turpu, tur tumsā es lūdzos 2 stundas.
Nākošajā rītā es atgriezos turpat. Šoreiz durvis bija atvērtas. Augšā uz kāpņu laukumiņa stāvēja ķīniešu kareivis. Aiz viņa bija ļaužu pilna istaba. Es iestājos rindā un kamēr gaidīju, lūdzu Dievu par visiem ierēģiem un kalpotājiem, lūdzot Dievu atvērt kanālus, pa kuriem es varētu sasniegt Ķīnas pilsoņus. Pienāca mana kārta. Cilvēks gaiši zilā tautas formā pēdiņās jautājoši paskatījās uz mani. Kungs, es teicu angliski, es gribu saņemt vīzu iebraukšanai Ķīnā. Cilvēks nolaida acis un sāka likt zīmogus uz dokumentiem. Vai jūs kādreiz esat bijis Taivānā vai Savienotajās valstīs? Viņš jautāja. Jā, kungs. Es tikko atgriezos no Taivānas, bet pirms tam biju Kalifornijā. Tad viņš smaidot teica, nezinu, vai jūs kādreiz tiksiet uz Ķīnu, jo šīs valstis ir mūsu ienaidnieki. Bet es smaidot teicu pretī, ne jau mani ienaidnieki, man nav ienaidnieku, jūs man iedosiet veidlapas. Mēs paskatījāmies viens otram acīs. Es nezinu, ko darītu kāds cits, bet es lūdzos. Ierēdnis ilgi un uzmanīgi skatījās uz mani, pie tam viņa seja nepauda nekādas emocijas. Beidzot viņš novērsa skatienu. Tas neko nedos, viņš teica, paraustot plecus, tomēr izsniedza man anketas. Kad es aizpildīju veidlapas, viņš man paziņoja, ka atbildi es saņemšu pēc 3 dienām. Mans iesniegums kopā ar noziedzīgo pasi tiks nosūtīts uz Kantonu. Tajā dienā es pusdienoju kopā ar vecu ķīniešu misionāru. Man teica, ka atbildi es saņemšu pēc 3 dienām, es viņam priecīgi paziņoju. Mans sarunbiedrs atmeta galvu un sāka smieties. Uzreiz redzams, cik maz jūs esat pazīstams ar austrumu cilvēku mentalitāti, viņš teica. Viņi vienmēr saka 3 dienas. Tas ķīniešiem nozīmē nekad. Es nepieņēmu viņa joku. Nākošās 3 dienas es gavēju un gandrīz nepārtraukti lūdzos. Vēl vairāk es devos uz vietējo kristīgās literatūras veikalu un nopirku ķīniešu bībeles, ko paņemt līdzi aiz bambusa priekškara. Veikalā es sarunāju, ka atstāšu pie viņiem savu apģērbu, jo mans čemodāns tagad bija pilns ar bībelēm. Sāku gaidīt. 3. dienā es atgriezos viesnīcā, kur mani gaidīja zīmīte ar lūgumu piezvanīt uz turisma aģentūru. Es nezvanīju, bet tūlīt devos uz viņu biroju. Es centos kaut ko saskatīt ierēģņa sejā, kurš mani pamanīja, kad es vēl stāvēju rindā, bet viņa seja bija tikpat necaurskatāma kā viņa valsts. Beidzot pienāca mana kārta. Nesakot ne vārda, viņš man pasniedza pasi. Tai bija piestiprināta papīra lapa, uz kuras bija vīza. Nākošajā dienā 8 no rīta es jau braucu vilcienā, kurš mani veda uz Ķīnu. Pēc 2 stundām mums bija jābūt pie robežas mazā pilsētiņā Lovu. Tur aiz dzelzceļa tilta pāri nelielai upītei sākās mostošā pūķa teritorija. Britu pusē bija mazs restorāns un muita. Es noguru no gaidīšanas un sāku pastaigāties tur, kur sardzē stāvēja britu kareivis. Pa tiltu uz Hongkongu ar lielu troksni aizbrauca kravas vilciens, ar kuru veda dzīvas cūkas, vistas un pārtikas produktus Britu pilsētas iedzīvotājiem. Kareivis teica, ka šo vietu tautā sauc par raudu tiltu.
Katru dienu nākas ķert bēgļu pūļus, kuri peld pāri upei un pa tiltu atgriezt viņus atpakaļ otrajā pusē. Viņš stāstīja, kā viņi raud un lūdzas, kā ķeras pie tilta margām, nevēloties tur atgriezties. Kungs, es klusi lūdzu, dari tā, lai pienāk diena, kad nebūs vairs raudu tiltu, lai pienāk tāda diena, kad visa cilvēce piederēs tavas mīlestības valstībai. Tagad man bija jāveic izlūkošana priekš šīs valstības. Beidzot, Britu muitas ierēdnis teica, ka drīkst pāriet tiltu. Mēs sākām iet zosu gājienā, uzmanīgi sperot soļus pa sliežu gultņiem. Mūsu grupā bija apmēram 12 cilvēki, no kuriem pārējie bija biznesmeņi no Anglijas, Francijas un Kanādas. Pusceļā izmainījās zaļā krāsa, kurā bija nokrāsotas tilta sijas. Mēs bijām komunistiskajā Ķīnā. Šajā pusē bija liels, akurātu, bezkrāsainu ēku komplekss, un šo monotonumu izjauca tikai ģerānijas, kuras auga visur. Muitas ierēdnis izrādījās ļoti jauna un ļoti patīkama meitene. Ar tādu pašu pieklājīgu smaidu kā turisma aģentūras kalpotājam viņa teica: "Atveriet lūdzu savu čemodānu." Mana sirds sāka daudzīties. Čemodānā pašā virsū bija ķīniešu bībeles, ar kuru palīdzību es gribēju pārbaudīt Ķīnas reakciju uz misionāra klātbūtni. Ko darīs šī jaunā ierēdne? Es pacēlu čemodānu vāku, atklājot bībeļu kaudzīti. Te notika kaut kas mīklains. Muitas ierēdne nepieskārās nevienai lietai manā čemodānā. Viņa paskatījās uz bībelēm, tad pacēla acis uz mani. "Paldies, kungs," viņa teica ar to pašu smaidu uz lūpām. "Vai jums ir pulkstenis, fotoaparāts?" Nekādas reakcijas uz to, ko viņa redzēja čemodānā. Viņai bija 20, varbūt 25 gadi. Vai tiešām viņa nekad nebija redzējusi bībeli? Tātad viņai nav nekāda priekšstata par to, kas tas ir. Vilciens uz Kantonu mūs jau gaidīja. Senlaicīgais pasažieru vagons bija nevainojami tīrs. Mazajās vāzītēs bija svaigi ziedi, bet pavadoni mūs pacienāja ar karstu tēju. Kad vilciens sāka kustēties, es paskatījos pulkstenī. Mēs braucām precīzi pēc saraksta, minūti minūtē. Pavadoni atmiņā pameklējusi vajadzīgos vārdus vērsās pie manis angļu valodā. "Mūsu vilciens iet pēc saraksta," viņa teica. Tā bija mana pirmā iepazīšanās ar jēdzienu mūsdienu Ķīnā. Visur es dzirdēju tādus izteicienus kā mūsu vilciens, mūsu revolūcija, mūsu pirmā ķīniešu automašīna. Dzelzceļa stacijā Kantonā es redzēju, kā tika radītas un uzturētas šīs patriotiskās jūtas. Visur bija bezmaksas, lieliski iespiestas literatūras kaudzes ar skaistām ilustrācijām. Tas pats viesnīcā, kur es apstājos. Visur bukleti, vestibilā, pusdienu zālē, katrā kāpņu laukumā. Viesnīcās iespiestā produkcija bija Eiropas valodās – vācu, angļu, franču. Skaidrs, ka tas bija domāts turistiem, bet pārējās vietās šī literatūra bija domāta saviem pilsoņiem.
Visos žurnālos, avīzēs, filmās un lugās bija saskatāms zemteksts. Mēs esam pateicīgi revolūcijai, mēs neieredzam Ameriku. Kādu vakaru es devos uz teātri, kur uzstājās bērnu akrobātu trupa. Mazais komediants, kurš tēloja palaidni, visu laiku centās aizdedzināt plaukšķeni, bet katru reizi, kad Bigforda aukla bija gatava aizdedzināt pulveri, lugas varonis paspēja to nodzēst. Ar katru epizodi plaukšķene kļuva arvien lielāka, kamēr kļuva par atombumbu, virs kuras vijās milzīgs Amerikas karogs. Un atkal pēdējā brīdī varonis izglāba situāciju un likvidēja bumbu. Pie tam skatītāji aiz prieka pielēc no savām vietām un patriotisma uzplūdās sāka mežonīgi sist plaukstas. Cita propagandas tēma, revolucionārais entuziasms, bija tikpat neatslāpstoša. Kamēr es biju kantonā, es apmeklēju veco ļaužu pansionātu. Pēc Eiropas standartiem tas bija ļoti primitīvs, bet vecīši izskatījās apmierināti. Vieni auda, citi kopa teritoriju, visi bija aizņemti ar kādu darbu. Pansionātu vadītājs gadus 80 veca sieviņa sveica mani ar tulka palīdzību un teica nelielu runu. Viņa runāja par to, cik laimīgi un vajadzīgi jūtas vecie cilvēki pēc revolūcijas. Līdz atbrīvošanai, viņa teica, vecos cilvēkus atstāja uz lauka nomirt, bet pēc revolūcijas viss izmainījās. Kamēr vadītāji runāja, pārējie vecīši uz mums neskatījās, bet cītīgi turpināja strādāt. Katru reizi, kad viņa izrunāja vārdus pēc atbrīvošanas, it kā pēc komandas visas sejas atdzīvojās, visi sāka plaukšķināt. Bet, kad večiņa turpināja savu runu, visi atgriezās pie savu vecumdienu sapņa piepildīšanas. Bet, ja večuku entuziasms likās nevisai brīvprātīgs, tad ar jauniem cilvēkiem bija savādāk. Manai jaunajai tulcei Šanhajā noteikti piemita evaņģēlista ugunīgums. Agrāk Ķīnā bija viszemākais izglītības līmenis, bet pēc atbrīvošanas Ķīnai ir lieli sasniegumi izglītības jomā un tā tālāk un tā joprojām. Tāda veida sarunas arvien vairāk manī rosināja vēlēšanos ieraudzīt Ķīnas komūnu darbībā. Galu galā gidi bija valdības ierēģi, kuri izgājuši speciālu sagatavošanu. Protams, ka vidējais strādnieks nevarēja pie vārda pēc katru reizi izstarot tādu prieku. Kamēr es biju Ķīnā, es apmeklēju 6 komūnas. Pirmajā bija vairāk kā 10 000 cilvēku. Tieši šeit es pirmo reizi nokļuvu vienkārša ķīnieša mājā. Es pats izvēlējos šo māju Sānielā, mazu ar salmu jumtu. Man atļāva to apmeklēt bez brīdināšanas. Durvis atvēra večuks. Kopā ar savu veco sievu ar nemainīgu smaidu viņš mums demonstrēja savu mitekli. Bija redzams, ka viņi ar to lepojas. Vairākas reizes viņi rādīja graudu krājumus cilindriskā spainī, kas bija izgatavots no bambusa. Ar tulku palīdzību es pajautāju, vai viņiem nav peļu. Večuks sāka smieties. Mums ir peles, viņš teica, bet tagad mēs no tām nebaidāmies, tāpēc, ka mums pietiek graudu gan priekš mums, gan priekš viņām, bet agrāk tā nebija. Agrāk.
Mana bēda bija tā, ka man nebija nekāda priekšstata par šo agrāk. Es biju vienkārši ciemiņš šajā sarežģītajā valstī, un man nebija ar ko salīdzināt. Piemēram, citā komunā man parādīja slimnīcu, kura Holandē tiktu uzskatīta par vissliktāko, kāda vien iespējama. Operāciju zālē augšā nebija apgaismojuma. Tukšajos plauktos nebija zāles, bet dažās palātās nebija ne tikai palagu, bet arī madraču. Un tomēr gids mani gribēja pārliecināt, ka tas ir izcils sasniegums šajā jomā. Bet es nevarēju redzēt to salīdzināt ar to, kas bija agrāk. Šanhajā es nolēmu sameklēt Jimsa sekretāru, ar kuru iepazinos Maskavā. Izprašņājot viesnīcā sev par lielu prieku, es uzzināju, ka Jimsa joprojām funkcionē, bet, kad es turp atnācu, mans prieks izplēnēja. Es tur ieraudzīju tikai vecas dāmas, kas spēlēja galda spēles. Viss, kas bija palicis no Jimsa, bija asociācijas izkārtne. Ar tulka palīdzību es apjautājos par savu draugu. Man par brīnumu neviens par viņu neko nebija dzirdējis. Vai jūs nevarētu pārbaudīt, es palūdzu? Reģistratori uz mirkli aizgāja, bet tad atgriezās, lai paziņotu, ka cilvēku ar tādu vārdu neviens nezina. Tas nevar būt, es uzstāju. Šis cilvēks šeit strādāja par sekretāru. Droši vien kāds atceras viņu vārdu. Varbūt pajautājiet vēlreiz. Šoreiz viņa bija projām diezgan ilgi. Atgriezās ar smaidu. Piedodiet, viņa teica. Tad viņa pateica frāzi, kuru kopš tā laika man nācās dzirdēt ļoti bieži, ja es meklēju kādu konkrētu cilvēku. Jūsu drauga šeit nav, viņš aizbrauca. Vairāk neko es arī nevarēju uzzināt. Man atlika tikai minēt, kāpēc pazuda šis kristiešu līderis. Es sapratu, ka viņš no šīs pilsētas bija aizbraucis uz visiem laikiem. Cik kristiešu šodien Ķīnā no savām pilsētām aizbrauc uz visiem laikiem? Maskavā šis sekretārs teica, ka Šanhajā joprojām darbojas Bībeles veikals. Es to sameklēju. Tas bija mazs veikaliņš Sānielā, kurš bija atvērts visiem un piepildīts ar visdažādākajām bībelēm. Šanhajā katrs varēja nopirkt šīs grāmatas tajā pat laikā, kad Austrumeiropā tās nācās ievest kontrabandas ceļā. Veikalu vadītājs pasveicināja mani angļu valodā un ar lepnumu izrādīja man savu veikalu. Pie sienas karājās glezna, kurā bija attēlots Kristus bērnu ielenkumā. Visi viņi bija gaišmataini un zilacaini. Es paņēmu no galda bībeli. Sev par brīnumu es izlasīju, ka grāmata izdota Šanhajā. Izdota šeit, es jautāju, nevis Hongkongā? Vadītājs lepni izslējās. Ķīnā, viņš teica, mēs visu darām paši. Viņš noskuma tikai tad, kad es pajautāju, kā viņam veicas. Es veikalā biju veselu stundu, bet pa šo laiku neredzēju nevienu pircēju. Pircēju ir maz, viņš skumji teica. Cik bībeles mēnesī jūs pārdodat? Nedaudz. Nedaudz bībeles, nedaudz pircēju. Valdība atļāva šim mazajam smieklīgajam veikaliņam pārdot antikvāras preces tāpēc, ka tas neradīja nekādus draudus. Bībeles šajā valstī nebija vajadzīgas. Atceros, kā es mēģināju dalīt bībeles Ķīnā.
Pirmo es piedāvāju savai tulkotājai kantonā. Viņa to atdeva atpakaļ, sakot, ka viņai nav laika lasīt. Nospriedis, ka iespējams ir bīstami ņemt bībeles atklāti, visiem redzot, es nolēmu tās it kā nejauši atstāt viesnīcās, kad braucu projām, bet arī šīs numurs negāja cauri. Katru reizi es vēl nebiju paspējis pamest viesnīcu, kad istabene skrēja man pakaļ ar bībeli rokās. Kungs, jūs aizmirstāt savu grāmatu! Izmisis es mēģināju bībeles dalīt tieši uz ielas. Mani gidi pret to neiebilda. Vēl vairāk viņi jūta man līdzi, redzot, kā viens pēc otra cilvēki apstājas, lai paskatītos, ko es dalu, bet tad atdeva grāmatas atpakaļ. Un tagad šis veikals, pircēju maz. Es to atstāju vēl vairāk norūpējies kā agrāk. Draudze daudzkārt sadūrās ar vajāšanām, bet katru reizi tika ar to galā. Bet kā izrādījās, vienaldzība ir daudz bīstamāka. Tomēr man vēl palika cerība. Visur cilvēki man apgalvoja, ka joprojām esot pieejami Dieva vārda semināri. Pirmajā mirklī tā likās neticami priecīga ziņa, bet pēc tāda semināra apmeklēšanas es vairs nebiju par to pārliecināts. Atbraucu uz skolu, kura atradās blakus Nankinai. Tur es satikos ar rektoru un vienu no pasniedzējiem ideālā situācijā. Viņi abi runāja angliski. Es priecājos, ka varu satikties ar kristiešiem bez ziņkārīgo tulku palīdzības. Tomēr, tiklīdz mēs palikām vieni, istabā iestājās saspringts klusums, ko pārtrauca tikai tējas skaņas. Kad mēs beidzām tējas dzeršanu un neviens tā arī nebija sācis runāt, es nolēmu paskaidrot, kāpēc esmu ieradies. Bet izdzirduši vārdu misionārs, viņi abi uz mani paskatījās tā, it kā es būtu pateicis ko nepiedienīgu svētajās sienās. Mēs zinām, paziņoja rektors, ka visi misionāri ir spiegi. Viņš pagriezās pret profesoru un pateica viņam kaut ko ķīniešu valodā. Tas izgāja no istabas un pēc mirkļa atgriezās ar milzīgu grāmatu, kura bija atvērta lapusē ar misionāra vēstules publikāciju savai valdībai. Tajā bija rakstīts par dabas bagātībām, pārtikas nodrošinājumu un tautas neapmierinātību. Nākošo stundas ceturdaļu profesors arī ģērbts zilajā formā staigāja šurpu turpu no bibliotekas uz kabinetu un katru reizi atnesa jaunu sējumu, vienmēr atvērtu kādā lapusē. Visas grāmatas bija izdotas pazīstamās rietumu izdevniecībās, kā izrādījās daži misionāri tiešām savām vēstniecībām piegādāja slepenu informāciju. Mēs rietumos nekad neesam saskatījuši konfliktu starp uzticību Kristum un savai valdībai. Varbūt tāpēc rodas nepareizs priekšstats par mūsu darbību. Lai kā arī nebūtu, mana vizīte seminārā izrādījās tīri politisks pasākums. Rektors bija vietējās padomes loceklis un aktīvi darbojās starptautiskajā komunistiskajā kustībā. Pie sienām karājās anti-amerikāniski plakāti ar vienotu un visai iemīļotu sižetu. Ķīnietis vajā amerikāni ar atombumbu.
Kas attiecas uz apmācībām šajā seminārā, es neko par to neuzzināju. Bet lai kādas arī tās nebūtu, skaidrs ir viens. Tās ir apģērbtas antirietumu kara drēbēs, ko šodien valkā visa Ķīna. Ko gan var uzzināt par valsti vienas īsas vizītes laikā, kad traucē valodas nezināšana un jūs esat spiests visu uztvert caur tulka teikto, kurš, protams, grib parādīt jums tikai to labāko? Jūs aizvedat līdzi, diemžēl, tikai savus personīgos iespaidus. Daudzi no tiem bija pozitīvi, tīrība, nebija ubagu, rikšas, godīgums, daži sarūktināja. Milzīgas ar darbiniekiem pilnībā nodrošinātas ēdnīcas, kurās es biju vienīgais apmeklētājs. Tukšas ielas, pa kurām likās, ka braucu tikai es, un policists jau labu laiku pirms manas mašīnas tuvošanās apturēja gājējus. Daži iespaidi bija vienkārši šausminoši. Atceros, ka kādu rītu es ar rīta reisu izlidoju no Nankinas. Viesnīcas numurā ģērbos, kad uz ielas izdzirdēju kliedzienus. Pieskrējis pie logas lejā ieraudzīju simtiem vīriešu, sievietes un bērnus, kuri izpildīja kaut kādus militārus vingrojumus. Šajā agrajā rīta stundā pirms tika atvērtas fabrikas un skolas, visi iedzīvotāji maršēja, kliedza, veica izklupienus un dažādus sarežģītus manevrus. Ar taksometru braucu garām šādam laukumam, kad mēs nonācām līdz stūrim, vingrojošajiem tika dota komanda sastingt. Un katram bija jāpaliek tādā pozā, kādā viņš bija šīs komandas došanas brīdī, ar paceltu kāju, ar izstieptām rokām un tā tālāk. Likās, ka visas šīs rokas vērstas pret mani ar norādošiem pirkstiem, it kā mani par kaut ko apsūdzot. Lidmašīnā es centos aizmirst šos iespaidus, bet mani vajāja šo cilvēku acis. Vai tiešām kopā ar saviem tēvzemiešiem es būtu kaut kā vainīgs viņu priekšā? Kādi Kristus pārstāvji mēs priekš viņiem esam? Ja mūsu attieksme pret ķīniešiem bija padarījusi viņus par rietumu pretiniekiem, tas ir traģiski. Bet ja tā bija viņus padarījusi par Dieva pretiniekiem, tad tas ir neaptverams zaudējums. Man visu laiku prātā nāca komūnas vadītāja teiktais, ko viņš atbildēja uz manu vēlēšanos apskatīties viņu baznīcu. Komūnās, kungs, viņš lepni atbildēja, jūs neatradīsiet baznīcas. Redziet, reliģija ir vajadzīga bezpalīdzīgiem cilvēkiem. Mēs Ķīnā vairs neesam bezpalīdzīgi. Bija svētdiena, 8 no rīta. Es sēdēju uz gultas viesnīcas numurā Pekinā un gaidīju gidu. Pirms stundas es viņam teicu, šodien es gribētu aiziet uz baznīcu. Viņš solīja palīdzēt, bet apgalvoja, ka draudzes, kas darbojas Pekinā, ir ļoti maz, īpaši protestantu. Pagāja pusstunda. Ja viņš tagad neatnāks, es nokavēšu rīta dievkalpojumu. Bet tieši neilgi pirms 9 viņš atgriezās un viņa svinīgajā sejā staroja smaids. Kungs, viņš teica, it kā būtu priekš manis atradis kaut ko īpaši retu un dīvainu. Es atradu jūsu baznīcu, nāciet man līdzi.
Mazā baznīca bija neviesmīlīga un neizskatīga, un es nebrīnījos, ka mans gids atteicās ieiet. Viens pats izgāju cauri sarūsējušiem vārtiem un nokļuvu lielā kailā istabā. Visā telpā bija tikai 2 koši plankumi. Vienai sievietei bija uzvilkta sarkana žakete, bet līdzās katedrai stāvēja sarkans ķīniešu karogs. Es apsēdos aizmugurē tieši tajā brīdī, kad kāda večiņa aiztipināja pie mazām nenoskaņotām klavierēm un sāka spēlēt. Viņa izpildīja angļu 19. gadsimta himnu, kura šeit, Ķīnā, skanēja ļoti dīvaini. Sapulcē es saskaitīju 56 cilvēkus un domāju, ka es biju vienīgais, kam vēl nebija 60 gadu. Sens večuks ar retu bārdiņu un izbalējušām ūdeņainām acīm piecēlās un sāka lasīt sprediķi. Liela daļa draudzes locekļu gulēja. Mana sirds rāvās pie šiem vecajiem cilvēkiem, kas vēl turēja Dievu, ticības pavadienu, ko tik sen viņiem atnesa misionāri. Bet kādas izredzes bija evaņģēlijam šajā valstī, ja tam ticēja tikai vecie cilvēki? Kādas izredzes bija man, ja uz katra stūra tas asociējās ar vakardienas impērijām? Es priecājos, ka mans gids bija palicis ārā. Es centos viņam pierādīt, ka nav nekā varenāk un lieliskāk kā kristietība, bet vai šī baznīca apliecinātu manu apgalvojumu? Kad pēc dievkalpojuma es izgāju pie viņa uz ielas, es domāju, ja šī baznīca atspoguļo reālo kristietības stāvokli mūsdienu Ķīnā, tad valdībai būs ļoti viegli to pilnībā apspiest. Tam nebūs vajadzīga liela piepūle. No Ķīnas es aizbraucu ar smagu sirdi. Mana vienīgā cerība bija uz nevērību, ar kādu valdība izturējās pret rakstiem. Ierēģi nemaz necentās ierobežot bībeļu ievešanu pāri robežai, bet atļāva tās pārdot un pat izdot. Skaidrs, ka viņi pārāk zemu vērtēja bībeli, un varbūt tieši te slēpās vienīgā iespēja, ko mums deva Dievs. No personīgās pieredzes zināju, ka svētais gars izmanto bībeli kā spēcīgu ieroci. Es taču pats atgriezos vienkārši lasot šo grāmatu. Bet bez tā svētajam garam Ķīnā bija vajadzīgi vēl cilvēki, uzticami, ugunīgi, garīgi jūtīgi, un pat tāda virspusēja vizīte man parādīja, ka 20. gadsimta otrajā pusē šie cilvēki nevar būt no rietumiem. Lai kalpotu ķīniešiem, Dievam ir vajadzīgas ķīniešu rokas un balsis. Tāpēc, atgriezies Holandē, Korijas, Hansa, Rolfa un Helēnas lūgšanām, es pievienoju vēl vienu. Mēs sākām lūgt, lai kaut kādā veidā mums pievienotos ķīniešu kristieši un atraisītu savā valstī to kalpošanu, ko vēsture priekš mums ir padarījusi neiespējamu.